Čau, draugi! Šodien mēs pagatavosim budžeta receptes, un šajā reizē mēs izmantosim ārkārtīgi daudz un dažādus brīnišķīgos Lidl produktus. Mēs pagatavosim lēcu un tomātu salātus ar rukolas pesto, kas 4 personām izmaksās tikai 7 eiro. Sāksim mēs ar to, kad uzliksim vārīties lēcas. Mēs izmantosim zaļās lēcas, kas nav gatavas. Kamēr lēcas vārās, mēs varam sākt darboties ar tomātiem. Lai mūsu tomāti būtu super gardi, mēs viņus pārkaisīsim tagad ar dažādām garšvielām. Vēl viena lieta mūsu tomātiem saldākajai dzīvei. Pārkaisīsim mazliet cukura. Dodamies uz krāsni. Super! Kamēr tomāti cepinās pa krāsni un lēcas mums vārās, mums ir atlikusi vēl pēdējā sastāvdaļa mūsu salātiem, un tas ir šoreiz rukolas pesto. Lai pagatavotu mūsu pesto, es ņemšu palīgā vienu mazu foršu draudziņu. Tas būs mazais virtuves kombainīts, kurā šādas te visādas mērcītes var perfekti pagatavot. Ja nu kas šis nebūs kā klasisks pesto, viņš būs kaut kas pa vidu starp pesto un sals, tāpēc es pielieku sarkanu sīpolu klāt. Nu, forši tomātiņi sasaukuši sevī visas garšvielas. Vēl viena lieta pievienosim, lai pesto būtu mazliet pikantāks, asie sarkanie pipari. Pirms mēs pasniedzam, mums vēl paliek viena lieta. Mums vajadzētu tos tomātus drusku mazākus padarīt, jo tādu veselu jau mēs mutē neliksim. Pieliksim atlikušo rukolu. Man rokās ir pavisam vienkārši un ļoti ātri pagatavojams salāts, turklāt veģetārs, bet ar daudz augu valsts proteīnu un šķiedrvielām. Un šajā gadījumā es savai porcijai pesto nežēloju. It kā siltais salāts, bet var ēst arī augstu, bet kāds galvenais ļoti draudzīgs jūsu maciņam. Labu apetīti!